Kas notika pēdējā vakariņā, vai pastāv tiešā saikne ar Dievu? Kas notika pēdējās vakariņās? Jēzus Kristus sēdēja un ar viņu bija tikai 12 cilvēki. Tie bija apakuri, ar kuriem viņš vakar ēdienāja un noslēdz darību. Jautājums, vai mums bija šādu 12 nekos vai nebija, vai tiem bija kāds no tiem, kas tiešām nav ar Dievu? Nē, kā tad mēs varam iesaistīt Jēzu šajā darībā? Tajā vietā bija 12 cilvēki. Tā bija Jēzus baznīca. Tas ir Jēzus noslēdz darību ar baznīcu. Jēzus aizsāks apostoli to sludināt. Katrs cilvēks, kas pievienojas apostoliem, to par baznīcu, Dievu, Dēlu un Mītu. Bet vienam, kurš ignorēja apostolus, baznīca nebija nekāda sakara ar Dievu. Un tagad tu pats atbildi, vai tas baznīca ir vajadzīga vai nē, vai iespēja pie baznīca vai nē. Es neredzu iespēju tikt pie Dievu, jo Dievs noslēdz vienošanos no derību ar baznīcu. Tāpēc, lai mēs varētu noslēgt šo derību, mums jāpiepilst tā baznīcas daļa jākļūst. Tikai tā mēs varam iekļūt piedalīties un kļūt par daļu no šīs slapenā notikuma derības noslēgšanās. Ja kāds saka, ka viņš ir tieši ar Dievu, tas norāda tikai vienu lietu, ka cilvēks, kurš nepazīst Dievu, jo nav tieši attiecība ar Dievu. Dievs noslēdz jaunām derību baznīcu. Viss ir diezgan vienkārši un skaidri. Ja jūs neesat baznīcas daļa, rakstiet mums vētdienās. Varēsiet apmeklēt tiešlietas, derības, bībeles, studiju, konferences un, ja izvēlēties, varēsiet uzsver draudzes Dievu vārdu daļu un katru dienu piedalīties tiešlietas, lūkšanās un garīgajā sadraudzībā, lai Dievs tevi svētī. Āmen.